Nu, labdien, svētdienā, un tad pirms braukšanas man tāds video par pārdomām, kas notiek Latvijā, vai pareizāk sakot, kas notiek valsts valodas lietošanas jomā. Kā es pie tāda secinājuma nonācu, ka par to jāparunā? Var sakot, vakara savā aizbraucām uz Basīti, Rīgā aizbraucām uz Basīti, bija Daugavas sportnamā, tas, kurš Barona ielā bija 2 spēles, kur spēlē mūsēji pret rīdzniekiem, no sākuma tur mūsu jaunieši spēlē, tur pēc tam mūsu vecieši, un pa vidi kaut kādu pusotru stundu pauzi, Nu, mēs atbraucām jau uz pirmo spēli, tur noskatījāmies, tagad, ko tur sēdēs zālē, ies kaut kur pastaigāt, bet pastaigāt diezgan vēs ir un tā. Tad domāju, te vajag paēdīs kaut ko, ko tur var uzēst, neies tur speciāls kaut kādu kafejnīcu vai vēl tur kaut ko. Kas ir tūmā tāds, no fast food, no veselīgā, Skatāmies tur netālu, sanāk čerez vienu šito te krustojumu, tur netālu no Čakielas, kas tā, pirmā ir pa iela, huj viņi zina. Kaut kāds libanese kebabs vai šaurma vai kaut kāds, kaut kāds kebabs, joptaimēt, libāņu kebabs vai vēl tur kaut kas. Mēs domājam, te vai aizies, paņems tur, nopirksies atpakaļ tur lēnā garā, paēdīs, tur, pazigāsies pa džekiem, kas iesildās un tā tālāk. Un tagad... aizem uz turieni, ejam iekšā, kaut kādi 2 cilvēki sēž, tāda neliela, kā saka, ieskrietuvī, tāda tīri mājīgi, viss smuki, tāda melnīksnē meiteni pie kases. Mēs tagad pieejam, viņi tur hello, es saku hello, un tagad mēs ar saviem skatāmies, ko tur viņi tur izvēlās, kaut kā tur, meksikāņi. Viņi saka, man to meksikāņu, Tur pretīm, ar tālajām gaismām, Tagad hujaks viņi skatās, sieva saka, meksikāņu šaurmu, Viņi tur, sorry, sieva saka, meksikāņu šaurmu, Kaut kā laikam, kaut kā tur aiziet līdz tam cietajam diskam, informācija. Viņi tagad angliski, which size, mēs tagad tādi, mēs, vroģi, Rīgā, mēs tā kā Rīgā taču esam, Sieva saka, kā, un mēs principiāli lietojam latviešu valodu, nav tā, ka mēs angliski nemākam, vai krieviski nemākam, ja vajag, es arī dāniski varu paprasīt, Sieva saka, mazo, atkal tur pretīm, tālās gaismas, Mazo es rādu maziņo, viņa smola, es saku maziņo, Var sakot, viņi tur kaut ko pierakstu, jo viņi tagad, ko tu gribi, bet, atkal angliski, es, principiāli latviski, es galā, es savās fucking valstī esmu, Es saku, man tur bija kaut kāds, es neatceros, ko es tur ņēmu, kaut kādu aso, es saku, man šito te pikantu un Atkal tur pretī tālās, var sakot, vispār, nulle, es pat nezinu, vai nulle ir -2, -2. Nevienu brīdi nebija, neviens cilvēks, viņa vien pati meitene. Viņi pieņēma sūtījumus, viņi tur, arābu valodā vēl runāja pa telefonu kaut kādu, nezinu, vai saimnieku, vai tur vēl kaut ko, Un pēc tam pat arī taisīja, Meitene absolūti normāli, es nerunāju par kaut kādām cilvēciskiem faktoriem vai vēl tur kaut ko ēdienas, normāls, garšīgs ēdienas, nekāda vaina, bet, šitien aiziet, mīļie cilvēki, šitā tā valoda inspekcija vai vēl kaut kas, es nezinu, ar ko jūs tur, nodarbojaties vai vēl kaut ko, bet ja mēs runājam, ka mēs pārim uz latviešu valodu, Tas pats ir pilnīgi, tas pats ir variantā ar ukraiņiem, tikai es varu pateikt, kas ir no manas pieredzes ar ukraiņiem, vismaz Liepājā, Sākumā, kad sākās viss šitā te kara huiņa un tā tālāk, tur atmuk cilvēki, un es saku, es pazīstu foršos ukraiņus, es nezinu, man ir ļoti reti gadījušies kaut kāda kretīna, man ir gadījušies, bet ļoti reti, Un tie cilvēki, principā, viņi tur sākumā, tur kaut kāds pirmos mēnešus tur uz pabalstiem hujomajo, Bet pēc tam viņi sāka strādāt. Es atvainojos, man rīkli kaut kādu huiņu noķēra. Un sāka strādāt, un viņi strādāja, un es zinu, ka strādāja. Keškerijā bija kaut kāda apģērba veikla, un tā tālāk bija ukraiņu sievietes, Un bija sākumā tā, ka tu prasi kaut ko latviski, viņa atvainojas, zin, kā es nemāku un tā, vai varat krieviski, Tagad situācija vismaz Liepājā, tur, kur es zinu, ir absolūti maiņa, viņas brīvi runā latviski, tur, var parunāt. Kas tas ir, nav arī ko iedzert. Vari parunāt, nezinu, pa dzīvi arī tu vari parunāt. Bet jautājums,
tev, bļaļ, neprasa latviešu valodu tādā līmenī, ka tu tur varētu, nu, es konkrēti tagad atgriežos pie tā kebabļa. Es neienācu parunāt, bļaļ, kā tev iet, kā kaķim, bļaļ, jā, kā tur, zin, kā radījumi, ko tu te dari un tā tālāk. Es tev vienkārši prasīju pēc meņū, jā, es atceros, ka kaut kad Liepājā, nu es baigi bieži kebabu neņemu, un ja es ņemu, tad es ņemu no tādām vietām, kur es zinu, kur, bļaļ, strādā normāli, nu, normāli cilvēki, kur ir normāli gaļa un tā tālāk, nu, bet bieži es to nedaru. Nu, tad pie mums arī strādāja tāda melnīksnē, bet viņš, bļaļ, saprata, ja tu viņam saki šitādu te, viņš saprot, ko tu viņam prasi, viņš māk paprasīt lielu, mazu, asu, neasu, vidēji asu, miksu, un viņš saprot, ko tu atbildi, tev neko vairāk, bļaļ, neprasa ar mani uzturēt sarunu tur pa dušām, jā, kā tev veicīt, bļaļ, kā ģimenei. Mani tas nepis, un viņi arī tas nepis, bet viņš elementāri man māk atbildēt to, ko man vajag. Un tici man, bļaļ, es iemācītos, nu, jebkurā valodā 2 dienās meņū kaut vai no galvas, es iemācītos saskaitīt un es iemācītos paprasīt tos jautājumus no elementāros, jā, nezinu, līdzņemšanai uz vietas 2 varianti, jā, tad pateikt ciparu es arī varētu iemācīties, nu, elementāri 2-3 dienās, bļaļ, nu, jebkādā valodā, nu, jebkādā. Paprasīt, teiksim, nu, ko tur vēl paprast, nu, jā, līdzņemšana, ko tur vēl var, tu var paprasīt naudu, jā, un tu saproti, ko es tev prasu, un galu galā, bļaļ, meksikāņi un meksikāni, bļaļ, ir vienā un tai pašā valodā, kaut kāds sicīlieši, sicīlijāni, bļaļ, nu viņš jau ir vienāds, jā, bet tur pretim bija 0, jā, absolūta 0, tā kā es saku, pat tie sākumā, pat, bļaļ, nu tie, kas Ukraiņi bija, kas tur, viņi kaut ko mēģināja Latvijas, kaut ko, viņš pat pilnīgi neko nevervelēja, bet kaut ko viņš mēģināja, tur vismaz lūdzu, paldies, vai vēl tur kaut ko, viņš centās, un es saku, tagad to, ko es zinu, vismaz Liepājā, es nezinu, varbūt, ka ir pilnīgi savādāk, ka cilvēks joprojām nihujā nezinu. Liepājas pazīst kaut kā 4-5, jā, no tiem Ukraiņiem ir citi, es nezinu, ar ko salīdzināt, jā. Viņi runā latviski tagad, jā, jautājums ir 2 runā ļoti labi latviski, jā, un tie 3, nu tie personīgi, ko es pazīstu, jā, mēs varam uzturēt normālu sarunu, tā kā es tagad, ja skaidroju, es runātu lēnāk, es pat pieļauju domu, ka viņi tagad pilnīgi saprot, ko es stāstu, jā, bet ja es runātu lēnāk, pavisam noteikti saprast, jā, tas pats mēs sakam, jā, tu, bļaļ, aizbrauc tur uz Daugavpili, jā, tur paprast kaut ko, tu runā, mīļie cilvēki, tu runā latviski, viņš te varbūt sāks ar tevi runāt krievis, tāpēc, ka, nu, tur vairākums cilvēku ir, nu, krievu tautības. Man absolūti nav iebildumi, ja tur viņš man paprast kaut ko krieviski, tur, nu, tur, bļaļ, 5-25, jā. Tu sāc latviski, viņš pāriet uz latviešu valodu, atkal varbūt jums ir bijusi dažāda pieredze. Nu, nevienu brīdi, es saku, man tādā ziņā, ka tu Daugavpilu nodirš, man absolūti nav, nu, izņemot to, ka Elksniņš ir pidaras, jā, nu, tas ir cits stāsts. Elksniņš ir pidaras, par to nav ko runāt, jā, bet tā tad, ja es esmu sācis runāt latviski, man vienmēr Latvijā visur ir atbildējuši latviski, jā, un man nav principiāli. Es redzu, ka tu runā latviski, jā, vai tu kaut kā, nu, vismaz centies. Man nav principiāli pāriet uz angļu, uz krievu, uz vēl kaut kādu valodu, ko es zinu, ja mēs tur kopēji varam atrast. Bet vakar tas bija, tīzli, nu, goda vārds, es sajūtos stulbi, sieva vispār sajūtās stulbi, jā, jo mēs savā zemē, bļaļ, prasam mūs apkalpot Latvijas, tev vispār neko nesaprot, bļaļ. Un tad es tā aizdomāju, bļaļ, bet cik ir, nu, cik vispār ir tāda kaut kāda uzņēmuma vai vēl kaut kas labi, ka viņi, protams, tur ir labi, ka viņi tur maksā kaut kāds nodokļus un tā tālāk, bet, bļaļ, nu, paņemiet vienu cilvēku, kurš vismaz ar mani var sarunāties latviski, jā, ja tu tur tai virtuvē strādā, mani vienalga, tu var vispār kurlmēms būt, jā, var ar mani vispār nerunāt, man neinteresē, kādā valodā runā apkopēja, ka viņi vakarā nāk tīrīt grīdu, man tas nepis, jā, man nepis arī sētieks, kas uz ielas, bet jā, mums iet saruna pa kaut kādas preces iegādi vai kaut kāds, nu, tāda elementāra, nu, lūdzu, ar manīm, bļaļ, runā latviski, nu, kamēr mēs esam Latvijā, es aizbraukšu uz tavu Libānu, jā, es varbūt to valodu nezināšu, es runāšu tev angliski, jā, nu, tad tu var teikt, ka tu nihujā nesaproti, un tā ļoti bieži ir tai pašā kaut kādā, bļaļ, visbiežāk Francijā, nu, bļaļ, ja tu nezini Francijas, tu var iet padirst, jā, var besīties, var nebesīties, bet tā ir kaut kāda nostāja, bļaļ, mums tās nostājas nav, un man tiešām ir jautājums, bļaļ, cik tādu uzņēmumu ir un tā tālāk, un ko šitais valsts valodas inspekcija vai kā viņi tur, bļaļ, ko jūs ikdienā darat, jūs, bļaļ, iet pa tādam, skatāties, kaut kā risināt vai nē, nu, tā kā tāds garāks pārdoms vienkārši, es neko negribu, es vienkārši izteicu savu viedokli.